Čau, meitenes, esmu apakaļ jau 3. tukšajiem trauciņiem. Sākšu droši ar kājām uz priekšu. Planeton Organica pēdu krēms, ļoti patika. Maigs, mīkstinošs, mazliet barojošs ar šajā sviestu. Patīk. Ķermeņa Be4U. Iepatikās smarža un tāda maiga, patīkama, un arī iepatikās sastāvs. Viņš ir absolūti dabisks, tāpēc nekādus iekaisums neradīja, ļoti patika. Vienīgais mīnusiņš tas, ka ļoti maz tur iekšā ir, gribējās vairāk. Aveņu skrubītis ļoti patika, smaržoja pēc aveņu zāptes. Sausais šampūns no Batiste ar ķiršu aromātu. Man patīk viņas spilgtie aromāti, un man patīk arī, kā viņi darbojās. Ir labi. Pašiedeguma krēms no Dove, vēl vecā versija man bija saglabājusies. Varbūt reizi nedēļā, varbūt 2 reizes nedēļā uzklāju, neatstāju švīkas traipus un nerada zebru, kad iet nost. Patīk. Ķermeņa eļļa no Laura Mars. Šī bija ar kokos un vaniļas smaržu. Dēļ smaržas. Es zinu, ka turklāt ir alkohols, es zinu, ka tas man nepatīk. Man patīk smaržu, tāpēc viņu lietoju. Kaut kas ļoti sens un vecs, ko es nemaz nelietoju no Giovanni matu kaut kas. Līdzeklis laikam matu stiprināšanai. Ok. Angry Birds no Lumenas. Iepatikās dēļ iepakojuma, pēc tam iepatikās dēļ sastāva, pēc tam iepatikās dēļ smaržas. Patīk. Ja kaut kur vēl ieraudzīšu, nopirkšu. Arī man tā gadījās, ka es kaut kad nopirku šo te no Premier kosmētikas mikropērlīšu skrubi. Viņš tā kā bija labs, bet kaut kā tā īsti nelietojās, vēl ir mazliet viņa palicis, bet tas jau bija sen, es metu ārā. Nomainīju manai pēdu vīlei. Tikai tagad nomainīju šos te uzgalīšus. Gan, kas ir domāts maigākai pīlēšanai, gan tas ir domāts rupjākai, ļoti ilgi labi gāja. Patīk šī Rossmann pēdu vīla. Roku krēms no Dove. Ļoti slīdīgs, ļoti maigs, ļoti jauka smarža. Pārāk nemitrināja, bet priekš ikdienas patika. Dove šampūns, kas tas pirmais šampūns, ko es esmu lietojis no Dove vispār. Viņš man ļoti iepatikās. Esmu jau nopirkus citus no Dove. Ir ok. No Dove tās pašas Intensive Repair sērijas matu, kas viņš ir matu, viņš nav balzāms, kondicionieris. Arī patika, ir ok. No Kaunas krāsotiem matiem ļoti iesaku, ļoti patika. Matu krāsa diezgan ilgi saglabāja savu tonu, patika. Un arī tā sajūta, ka matu pēc viņu paliek viegli, bet pabarot. Labs. Atrances dušu žalē patika, kā smaržo patika. Maigais mandeļa aromāts. Zobu pasta, bez fluāra. Nopirku kaut kādu deko veikalā. Izlietoju, likās interesanti lietot, neputoju, bet varbūt tāpēc cītīgāk tie arī zobus ar viņu. Iespējams, paņemšu kādu citu garšu. Himalaya zobu pasta bija aizķērusies, izlietoju. Neitrāli. Mīļais dzintara toniks ar mitrinošo iedarbību. Ļoti patika. Bet esmu nopirkusi vietā kaut ko citu. Arī no dzintara. Testējam tālāk. Body Shop nakts maska ļoti patika. Patika efekts, iesaku visiem. Mutes skalojamais līdzeklis no Urdivot. Nekas īpašs, parasts mutes skalojamais līdzeklis. Neitrāli absolūti. Zobu diegs no Guma. Ļoti patika. Priekšu vēl. 2-fāžu noņemamais, kosmētikas noņemamais līdzeklis no Garnier patika. Ir nopirkts jau vēl. Lielais groziņš beidzās. Mazais steidzās. No Lumenas kaut kas līdzīgs BB krēmam. Nopirku, nepatika, palika kaut kur. Viņš palika vecs, principā. Metu ārā. Bet nepatika, nepatika, viņš pārāk ūdeņēts. BB krēms no Maybelline patika, pārstāja kādu brīdi lietot, sapratu, ka viņš ir vecs. Metu ārā. Mans mūžsenais no L'Oreal Lumi, bet noberzēs.
Izgaismotājs, no kura vēl kaut kas nāk ārā. Nē, tas svinīgais mirklis notika kopā ar jums. Viņš beidzās tieši šajā brīdī, kad viņu gribēju mest ārā. Viņš ir nežēlīgi vecs. Man ļoti, ļoti patika. No L'Oreal kaut kas, kam vajadzēja izaudzēt manas skūpstus un uzvedas, neizaudzēja metu ārā. No Lumenes rozā lūpas spīdums, laikam nav mans tonis. Nostāvēja, viss palika vecs metu ārā. No Chanel bāze skūpstu. Palika veca, nelietoju, metu ārā. Runāt par bāzi, es vienkārši viņu aizmirstu lietot ik pa brīdim. Kā viņi visu darīja, bet kaut kā aizmirsās, un tā notiek. Serums ejieku, kur aizķērušies no Look Fantastic kastītēm. Priekš taukains ādas baigi labi darbojās. Iesaku paskatīties. Vesela kaudzīte paraudiņiem patiesībā ir vēl no Lancantēne, bet šie tie, kuriem man gribējās parunāt. Repairing maski no Lancantēne. Paraudiņš man ļoti patika, un patika, kā Mati uzvedās ar viņiem, viņi paliek mīksti. Kā arī no Lancantēne šampūni. Un, šampūns un balzāms patika, jo ļoti labi pacēla matus pie saknēm. Un jauki smaržoja pēc augiem, pēc ēteriskām eļļām. Gribētos šos iegādāties lielos iepakojumus. Lūk, viss ir beidzies. Tādi man tukšie trauciņi. Ceru, ka jums bija interesanti, patika. Un sekojiet man. Visu labu, čau!